Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainažas sekundārā ambulatorās aprūpes nodaļa darbojas no 2011. gada 1. janvāra, un tajā pieņem sekojoši speciālisti – fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, klīniskais audiologopēds, bērnu un pieaugušo psihiatrs, bērnu un pieaugušo narkologs, Montessori pedagogs. Ambulatorā nodaļa apkalpo visus bez vecuma ierobežojuma ar dažādām diagnozēm, piemēram, pēc traumām, dažādām operācijām, hroniskām saslimšanām, stājas traucējumiem. Pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta izmeklējuma tiek sastādīts ārstēšanās plāns, ja nepieciešams veikt papildus izmeklējumi. Rehabilitologs sastāda rehabilitācijas plānu, nosūta pie funkcionāliem speciālistiem, fizioterapeita, ergoterapeita vai klīniskā logopēda. Konsultācijai pie rehabilitologa nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījums. Psihiatrs un narkologs ir tiešās pieejas speciālists, nosūtījums nav vajadzīgs. Nodaļā iespējams saņemt psihiatra un narkologa konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, kā arī profilaktiskās apskates izziņas saņemšana. Iedzīvotājs pieņem Montessori pedagogs, nosūtījums nav nepieciešams, nodarbības ir par maksu, viena nodarbība 10 lati.